Čau! Man ir liels prieks tikties jaunā jogas nodarbībā. Lai piedalītos šajā jogošanas reizē, tev būs nepieciešams vien jogas paklājs. Kad esi gatavs, iekārtojies ērtā sēdas pozīcijā, vai nu sēžot uz papēžiem, vai arī vari sēdēt ar kājām priekšā sakrustotām. Iekārtojies ērti. Ieelpojot, sajūti, kā galva tiecās uz augšu, tālu prom no sēžas. Un izelpojot, pleci nolaižās uz leju. Ieelpo caur nāsīm, pievērs uzmanību tam, cik mugura ir gara un stelta. Izelpa nesteidzīgi caur nāsīm vai muti. Ieelpo, piepildot vēderu, sānus. Un nesteidzīgi izelpa. Ieklausies uzmanīgi. Kopā veiksim elpošanas uzdevumu. Mēs ieelposim skaitā uz 4. Aizturēsim elpu skaitā uz 4. Izelpa arī skaitā uz 4. Un tad aizturēsim elpu skaitā uz 4. Pirms sāc, kopā ieelpojam, brīva izelpa, ieelpo 4, 3, 2, 1, pauze 4, 3, 2, 1, izelpo 4, 3, 2, 1, pauze 4, 3, 2, 1, ieelpa 4, 3, 2, 1, pauze 4, 3, 2, 1, izelpa 4, 3, 2, 1, pauze 4, 3, 2, 1, ieelpo 4, 3, 2, 1, pauze 4, 3, 2, 1, izelpo 4, 3, 2, 1, pauze 4, 3, 2, 1, brīva ieelpa un nesteidzīgi izelpa. Vēlreiz ieelpo, piepildot sānus, vēderu, tu tiecies garumā un nesteidzīgi izelpo. Atver acis, vērs skatienu uz priekšu. Šo elpošanas uzdevumu vari atkārtot pats arī ar sevi. Var skaitīt, piemēram, kā mēs to darījām 4 uz ieelpu, izelpu un abām divām pauzēm, vai arī vari nedaudz pagarināt izelpu, piemēram, skaitā līdz 5, 6 vai vairāk. Pagarinot izelpu, tu ļausi sev vēl vairāk nomierināties, ne tikai fokusēties uz to vienu uzdevumu, vienu lietu, kas ir tava elpas kustība. Bet tagad iekārto abas divas plaukstas uz ceļiem, veicot ieelpu, krūtis vēršās uz priekšu. Un izelpojot, tu nopaļo muguru, lāpstiņas attālinās viena no otras, ieelpa, vērs krūtis uz priekšu. Un izelpojot, pretējā kustība. Turpini kustību, savienojot to ar savu elpas ritmu un pievērs uzmanību tam, kā kustās ne tikai mugurkauls, bet kustībā iesaistās arī zods. Ievēro to, kā kustībā iesaistās ne tikai pleci, bet arī nopaļojot muguru, tu pievelc vēderu sev tuvāk. Atkārto kustību vēl vienu pilnu ciklu. Un mēs tiekamies atpakaļ centrā. Izmēģini šo kustību veikt apļa veidā, ieelpojot tiecies uz priekšu un pa labi un izelpā uz aizmuguri un pa kreisi. Turpini kustību apļa veida formā, var acis pievērt vai puspievērt
lai sajustu vēl brīvāku kustību. Tā notiek ne tikai muguras lejasdaļā, bet ievēro, kā kustība notiek arī krūtīs. Ievēro kustību sānos, kā tie var tiekties gan pa labi, gan pa kreisi. Un pievērs uzmanību arī pleciem, vai vari ar tiem tiekties vēl vairāk uz priekšu un uz sāniem. Maini kustības virzienu uz pretējo, tiecoties uz priekšu, pa kreisi, uz aizmuguri un pa labi. Sajūt arī patīkam atvēršanos kaklā, tiecoties ar galvu pretējā virzienā no tās, ar kuru tiecās tavi sāni, padarot ķermeņa sānus vēl garākus. Atkārto kustību vēlreizi. Ielpa caur nāsīm un izelpā tu atgriezies atpakaļ centrā. Mēs ielpā tiecamies ar rokām pret debesīm. Izelpa, iekārto plaukstas sev priekšā, atcel sēžu no papēžiem, mēs tiekamies balstā uz plaukstām un uz ceļiem. Ja kājas bija priekšā sakrustotas, pārliec svaru uz ceļiem un tad atkrusto kājas. Ielpo šeit. Un izelpā pārliecinies, ka abi divi ceļi ir zem gurniem. Ielpa atver labo roku paralēli zemei un izelpojot tu savērpies ar skatienu pa kreisi. Ielpa, tu atver labo roku paralēli zemei vai tiecies ar to mazliet augstāk un izelpojot savērpies. Atkārto kustību vēl 3 reizes savā tempā, savā amplitūdā. Pievēršot uzmanību tam, cik gara un aktīva var būt tava labā roka, kā tā tiecās no pleca virzienā gan pa kreisi, gan uz augšu. Pēdējā kustība ar labo roku pret debesīm un izelpā atgriezies ar labo plaukstu uz zemes. Ielpa, kreisā roka paralēli zemei un izelpā tu savērpies šoreiz virzienā pa labi. Ielpa, atver kreiso roku paralēli zemei, tas būs maigāk, vai padziļini aktīvo vērpi tiecoties virzienā uz augšu un izelpā tu savērpies. Atkārto kustību vēl 3 reizes. Iespējams, ka beidz šo nodarbību no rīta, tad atgādinu tev sākumā pārāk nepārspīlēt. Tu jau zini, nodarbības beigās mēs atgriezīsimies pie vērpēm, un tad būs iespēja izelpā tiekties vēl dziļākās variācijās. Tiecies ar kreiso roku pret debesīm, un izelpā kreisā plauksta atgriežas uz zemes. Esot šeit, pievērs uzmanību vēderam, tas ir maigi ievilkts pie tevis, un abas divas plaukstas spiežās iekšā zemē. Rādītāji pirksti ir vērsti vai nu uz priekšu, vai mazliet uz ārpusi, pus 11 un 1. Esot šeit, izšūpojies plaukstu locītavās uz priekšu un uz aizmuguri, laižot sēžu tuvāk papēžiem, vai arī tā pilnībā tiem pieskarās. Ievēro, kā nesteidzīgi tiecoties ar plecu līniju pāri plaukstu locītavām, tu vari padarīt pozu nedaudz dziļāku un nesteidzies tajā. Iespējams, ejot lēnāk un kontrolētāk, tu vari palikt tajā mirkli ilgāk. Ielpa šeit un izelpā tu atgriezies atpakaļ centrā. Atgriezies ar plaukstām vērstām uz priekšu, ja tās bija pavērtas. Atliec pēdu pirkstus, ielpa, ceļi ir virs zemes, lāča pozīcija, un izelpojot mēs tiekamies sunī ar skatu uz leju. Ievēro sunī ar skatu uz leju, pēdas ir apmēram gurnu platumā, un tavs mērķis ir saglabāt muguru taisnu, lai tai palīdzētu iztaisnoties. Saliec ceļus mazliet vairāk, pacel papēžus mazliet augstāk. Ielpo šeit. Izelpa, ieklausies ielpa, cel papēžus uz augšu un izelpojot saliec ceļus, vērs skatienu uz paklāju priekšu. Ielpo labā un kreisā pēda soļos paklāju priekšu un izelpojot nolieciens uz leju no gurniem. Ielpa, tu nesteidzīgi un slinki rulējies uz augšu. Sajūti to, ka šī rulēšanās kustība var iet arī vairākas elpas. Mēs tiekamies izelpā kalna pozā. Ielpa, rokas tiecās pret debesīm un izelpā plaukstus kopā un pie sirds. Sajūtu ziņā iekārto pēdas apmēram gurnu platumā
Jālpa, rokas vēlreiz tiecās pret griestiem, un izelpojot, tu noliecies uz leju no gurniem. Jālpa, puspiecēliens, mugura ir stalta. Izelpa, plaukstas atgriežās uz zemes. Jālpa, labā un kreisā pēda soļos paklāja aizmuguri, un izelpā suns ar skatu uz leju. Jālpo caur nāsīm un nesteidzīgi izelpa. Ieklausies ielpa, pārliec svaru uz priekšu, iztaisno ķermeni vienā taisnā līnijā. Izelpa, ceļ ir uz zemes. Ielpā tu pārliec svaru uz priekšu un izelpā abas divas krūtis uz zemes. Ielpa, gurni uz zemes, skatiens uz priekšu, mazā kobra. Un izelpojot piere, atgriežās uz zemes. Ielpa, atspiedies ar plaukstām no paklāja un izelpojot pārējais un ar skatu uz leju. Mēs kopā ielpojam caur nāsīm. Nesteidzīgi izelpa. Ieklausies ielpa. Atcel labo kāju taisnu virzienā uz aizmuguru un uz augšu. Ievēro labās pēdas pirksti ir nostiepti. Izelpa. Saliec labo celi, tuvini to zodam un iekārto labo pēdu aiz plaukstām. Mēs pārēsim karotājā viens, tāpēc kreiso papēdi iekārto uz zemes, kreisā pēda ir pavērta apmēram 45 grādos. Ielpa, cel ķermeņa augšdaļu uz augšu, rokas tiecās pret debesīm, izelpa, labais celis ir saliekts, tu esi karotājā viens. Ielpa, tiecies vēl mazliet augstāk šeit, ieklausies izelpa, karotājs 2. Atver kreiso pēdu tā, ka tā ir perpendikulāra labajai. Labais celis tiecās uz priekšu, sēža ir aktīva. Apgriez labo plaukstu pret debesīm ielpa, tā tiecās virzienā uz augšu. Kreisā roka var atspiesties pret kreisās kājas. Izelpa, pretējā kustība. Labā roka uz labās kājas un kreisā roka zīmē pusapli uz leju un pāri galvai. Ar kreiso roku tiecies tālu uz priekšu un uz augšu. Sajūti, kā kreisie sāni tiecās uz augšu un tu sajūti aktivizāciju ķermeņa kreisajā pusē. Izmēģini kustību vēlreiz ielpā, tiecoties ar labo roku uz augšu, saglabā labo celi saliektu un izelpojot atkārto kustību. Tiecies garumā no kreisās pēdas ārmalas līdz pat kreisās plaukstas pirkstiem un vēlreiz ielpā ar labo roku tu tiecies pret debesīm, saglabājot labo celi saliektu, izelpojot ar kreiso roku tiecies uz leju, uz priekšu un pāri galvai. Ieklausies ielpā, cel ķermeņa augšdaļu uz augšu un izelpā karotāja 2 rokas. Labā roka tiecās uz priekšu, kreisā uz aizmuguri. Ielpa, tu iztaisno labo celi. Izelpojot, pleci ir nolaist uz leju, lāpstiņas ir aktīvas, tās tuvojās viena otrai. Ielpa ar ķermeņa augšdaļu tiecies uz priekšu un izelpojot 3 stūra poza, nolieciens pāri labajai kājai, kreisā roka tiecās pret debesīm. Lai padarītu pozu maigāku, iekārto kreiso plaukstu uz kreisā sāna, tad pievērs vēl vairāk uzmanību gurniem, kā labais tiecās uz priekšu, kreisais uz aizmuguri. Vai arī, ja gribi pozu padarīt mazliet sarežģītāku, tad vērs skatienu tur uz augšu, iespējams saskatot savu kreiso rādītāju pirkstu. Ielpa, cel ķermeņa augšdaļu uz augšu. Izelpa, abas divas rokas ir uz sāniem. Ieklausies uzmanīgi. Saliec labo celi, pārliec svaru uz labo kāju un ar kreiso kāju piesoļo pussoli tuvāk labajai. Atver gurnus virzienā uz priekšu. Ielpa, tu tiecies garumā, vēders ir aktīvs un izelpā nolieciens uz priekšu un uz leju, esot piramīdas pozā. Ielpa, skatiens uz priekšu. Un izelpojot, tu atkārto kustību, vēršoties uz priekšu un uz leju. Ielpa, skatiens uz centru. Un izelpā labā kāja ir aktīva un tu atkārto kustību. Paliec šeit piramīdas pozā. Ievēro atšķirību. Pirms tam bijām 3 stūra pozīcijā, kur gurni bija atvērti virzienā uz paklāja kreiso garo malu. Tagad gurnu līnija ir paralēli paklāja priekšai.
Iespējams, tu ievēro šo atšķirību. Labā kāja ir aktīva. Ieklausies uzmanīgi, saliec labo celi, pārliekot svaru vēl vairāk uz labo kāju un tiecies uz stārķa pozīciju. Atcel kreiso pēdu no zemes, skatienu vērs uz priekšu, saliec kreiso celi un tuvini to savai krūšu līnijai. Rokas paliek pagaidām uz sāniem, skatiens ir vērsts uz priekšu. Un, kad esi gatavs, ieelpā abas divas rokas tiecās pret debesīm un izelpā plaukstus kopā un pie sirds. Skatiens ir vērsts vienā nekustīgā punktā, un kreisā pēda ir vai nu nostiepta vai atliekta, tu jau zini vislabāk. Ielpa šeit, ieklausies izelpa, soļo ar kreiso pēdu uz paklāja aizmuguri, atgriežoties karotāja viens pozīcijā. Ielpa, rokas tiecās pret debesīm, un izelpā abas divas plaukstas ir uz zemes. Ielpa, atcel kreiso papēdi un gurnus uz augšu, un izelpā mēs tiekamies sunī ar skatu uz leju. Esot sunī ar skatu uz leju, maigi izstaigājies šeit pat uz vietas vai paliec statiski. Ievēro, vai ķermenis ir pamanījis, ka sekvence bija uz vienu pusi, un vēl šis pats labums tam pienākās uz pretējo. Šādā veidā salīdzinot sajūtas ķermenī, iespējams no vienas puses nekas daudz nemainās. Taču, ja padomā no otras puses, tas rada mums ieradumu regulāri atgriezties atpakaļ pie tā pamata, kas ir mūsu ķermenis, kas ir mūsu elpa, ka mēs sajūtam, kas tajā notiek. Piemēram, dažreiz tu pat vari nepamanīt, ka tev gribās padzerties, ēst, apsēsties, izstaigāties, paskatīties tālumā, aizvērt acis vai izdarīt jebko citu. Un šādi veidojot ieradumus, mēs varam arī sev paši palīdzēt. Ielpa šeit un izelpā tu atgriezies atpakaļ neitrālā sunī ar skatu uz leju. Ielpa caur nāsīm, izelpo. Ieklausies ielpa, kreisā kāja taisna tiecās virzienā uz aizmuguru un uz augšu, kreisās pēdas pirksti ir nostiepti. Ielpo šeit un izelpojot saliec kreiso celi, tuvini to zodam un iekārto kreiso pēdu aiz plaukstām. Labais papēdis ir uz zemes un labā pēda atvērta apmēram 45 grādos. Ielpa cel ķermeņa augšdaļu uz augšu. Un izelpojot kreisais celis ir saliekts, mēs tiekamies karotājā 1. Esot karotājā 1, pievērš uzmanību gurnu līnijai, kā labais gurns tiecās uz priekšu un kreisais uz aizmuguri. Ielpo, izelpa, karotājs 2, labais papēdis iekārtojas uz zemes, labā pēda ir perpendikulāra kreisajai. Sēža ir aktīva, lai kreisais celis tiektos virzienā uz priekšu. Apgriez kreiso plaukstu pret debesīm un ielpā, tu tiecies ar to augstu vairs skatienu līdzi tai. Izelpa pretējā kustība ar labo roku zīmē pusapli uz leju un pāri galvai. Tiecies ar labo pēdu iekšā zemē, savukārt ar labo roku virzienā aktīvi uz augšu un uz priekšu. Sajūta aktivizācija ķermeņa labajā pusē. Atkārto kustību, ielpā kreisā roka tiecās uz augšu, iespējams nedaudz pāri galvai, bet pats svarīgākais kreisais celis paliek saliekts. Izelpa, atkārto kustību. Paliekot mirkli šeit, sajūtot aktivizāciju labajā rokā, un tad ielpā vēlreiz tiecies virzienā uz augšu. Saglabā kreiso celi saliektu, izelpa, kreisā roka uz kreisās kājas, labā roka zīmē pusapli uz leju un pāri galvai. Ieklausies ielpa, cel ķermeņa augšdaļu uz augšu, un izelpā mēs tiekamies spēcīgā karotājā 2. Ielpa, iztaisno kreiso celi un izelpojot, pleci ir nolaist uz leju. Lāpstiņas ir aktīvas, ielpa, tiecies ar ķermeņa augšdaļu uz priekšu un izelpojot 3 stūra poza. Kreiso roku var atbalstīt pret kreisās kājas vai iekārtot kreiso plaukstu kreisās kājas iekšpusē, tādā veidā atspiežoties ar kreisās plaukstas virspusi.
no kreisās kājas un pavarot krūtis vēl plašāk vaļā pa labi. Maigāks variants būs uzliekot labo roku uz labā sāna un pievēršot uzmanību tam, kā ar sēžu tu tiecies ar labo gurnu uz aizmuguri, ar kreiso uz priekšu. Vai arī iztaisno labo roku pret debesīm, ja gribās padziļināt pozīciju, un tad mēģini vērst skatienu virzienā pret labo rādītāju pirkstu. Ieklausies jālpa, celt ķermeņa augšdaļu uz augšu, un izelpā mēs iekārtojam rokas uz sāniem. Ieklausies uzmanīgi saliec kreiso celu un ar labo pēdu soļot tuvāk kreisajai kājai. Iegriez gurnus vērstus skatienā uz priekšu. Ielpa caur nāsīm un izelpā saglabā kreiso kāju aktīvi. Tu liecies no gurniem virzienā uz priekšu un uz leju. Ielpa, celies uz augšu un izelpā tu atkārto kustību. Vēlreiz ielpa. Un izelpā mēs tiekamies piramīdas pozā. Saglabā kreiso kāju aktīvu. Saglabā sajūtu, ka kreisā pēda tiecās iekšā zemē. Tajā pašā brīdī gurni virzās uz aizmuguri un galvu uz priekšu. Nedaudz saliec kreiso celi, pārliekot svaru vēl vairāk uz priekšu, un mēs tiekamies stārķa pozā, atcel labo pēdu no zemes, skatienu vērs uz priekšu, un labais celis tiecās tuvāk krūšu līnijai. Vērs skatienu vienā nekustīgā punktā, ļaujot sev atrast balansa vietu. Protams, ja esi mājās, vienmēr var izmantot arī sienu, pie kuras pieturēties vai krēslu. Ielpa, abas divas rokas tiecās pret debesīm, un izelpā plaukstus kopā un pie sirds. Ielpo caur nāsīm un ieklausies izelpā soļo ar labo pēdu virzienā uz paklāju aizmuguri, atgriežoties karotājā 1. Ielpa, tu tiecies pret debesīm, izelpa, abas divas plaukstus uz zemes. Ielpā gurni uz augšu un izelpojot suns ar skatu uz leju. Nesteidzīgi izstaigājies šeit, saglabājot stabilu elpu un ievērojot, kā šī pastaiga ir izmainījusies kopš iepriekšējās reizes. Tagad sekvence ir bijusi uz abām pusēm, un jautājums ir, vai ķermenis to ir ievērojis. Ielpa caur nāsīm un izelpā tu nesteidzīgi atgriezies atpakaļ balstā, suns ar skatu uz leju. Ja tev nepieciešama neliela atpūta, tad iekārtojies bērna pozīcijā, atbrīvojot ceļus uz zemes, atbrīvojot sēžu uz papēžiem un pieri uz paklāja. Savukārt, ja izvēlies tomēr palikt mirkli ilgāk sunī ar skatu uz leju, tad aicinu tevi ar pēdām sasoļot tuvāk, tā ka teju viena pie otras saskarās. Un izmēģināt ielpā atcelt labo kāju virzienā uz aizmuguru un uz augšu, esot 3 kājas sunī, un izelpā atbrīvot to uz zemes. Pēc tam ielpā atcelt kreiso kāju, vērsties ar kreisās pēdas pirkstiem tālu uz augšu, un izelpā atgriezties ar to atpakaļ uz zemes. Atkārto kustību vēl 2 reizes uz katru pusi. Pavisam nesteidzīgi kontrolēti. Sajūtot to, kā kāja turpina tiekties garumā, kā sēža ir aktīva un rokas visu laiku spiežās iekšā zemē. Ja esi bērna pozā, nesteidzīgi pārēj balstā uz plaukstām un uz ceļiem. Un tad pievienojies mums sunī ar skatu uz leju. Mēs visi tiekamies neitrālā sunī ar skatu uz leju, ielpa caur nāsīm, izelpo, vēl viena ielpa šeit, izelpa, ieklausies ielpa, pārliec svaru uz priekšu, ķermenis ir vienā taisnā līnijā, izelpa, ceļ uz zemes. Ielpā pārliec svaru uz priekšu, kustība notiek plaukstu locītavās un izelpā krūtis uz zemes, alkoņi pie tevis. Ielpa, gurni uz zemes, skatiens ir vērsts uz priekšu un izelpojot piere uz zemes.
Ieelpojot atspiedies ar abām divām plaukstām no paklāja un izelpā mēs tiekamies sunī ar skatu uz leju. Ieelpo šeit, izelpa. Ieklausies ieelpa, celpā pēžus uz augšu un izelpā saliec ceļus skatienu vērs uz paklāju priekšu. Ieelpa, labā un kreisā pēda soļos paklāju priekšu un izelpā tu noliecies uz leju. Ieelpojot nesteidzīgi rulējies uz augšu, kakls iztaisnojas pats pēdējais un izelpā mēs tiekamies kalna pozā. Ieelpa, rokas tiecās pret debesīm un izelpā plaukstus kopā un pie sirds. Pievērs uzmanību sajūtām pēdās, iekārtotās stabili un gurnu platumā sajūtu ziņā. Sajūti, kā tagad, atšķirībā no stārķa pozas, esi stabils, ar abām divām pēdām uz zemes. Esi stalts, tiecoties garumā no papēžiem līdz pat galvas augšai, un tajā pašā brīdī patīkami atbrīvots, laižot plecus zemāk un tālāk no ausīm. Mēs kopā ieelpā tiecamies ar abām divām rokām pret debesīm. Izelpa, nolieciens uz leju no gurniem. Ieelpa, puspiecēliens, vēders ir aktīvs. Izelpa, nolieciens uz leju. Ieelpa, labā un kreisā pēda soļos paklāja aizmuguri. Un izelpā mēs tiekamies sunī ar skatu uz leju. Ieelposim kopā. Izelpa. Vēl viena ieelpa. Nesteidzīgi izelpo. Ieklausies ieelpa, labā kāja taisni tiecās virzienā uz aizmuguri un uz augšu. Izelpa, saliec labo celi, tuvini to zodam un iekārto labo pēdu aiz plaukstām. Kreisais papēdis uz zemes, karotāju viens stājā. Un, kad esi gatavs, ieelpojot, abas divas rokas tiecās pret debesīm, izelpa, saliec labo celi, sajūtot stabilitāti šeit. Ieelpā tiecies vēl mazliet augstāk un ieklausies izelpa, abas divas rokas ir uz sāniem. Ieelpa, tu iztaisno labo celi sev priekšā un izelpojot piesoļo ar kreiso pēdu pussoli tuvāk labajai. Ieelpa, sajūti staltumu un izelpā atgriezies piramīdas pozā, laižoties virzienā uz priekšu un uz leju. Ieelpa, cel ķermeņa augšdaļu uz augšu un izelpā tu laidies uz priekšu un uz leju. Vēlreiz ieelpā, cel ķermeņa augšdaļu uz augšu un izelpā mēs tiekamies piramīdas pozā. Ieklausies uzmanīgi, šoreiz izmēģināsim no piramīdas pozas pāriet karotājā 3 un no turienes stārķa pozā. Pavisam nesteidzīgi saliec labo celi, pārliec svaru nedaudz vairāk uz priekšu, pamēģinot atcelt kreisās pēdas pirkstus no zemes, tiecoties ar kreiso pēdu tālu prom no galvas. Kreisā pēda ir nostiepta un tu esi karotāja 3 pozīcijā. Pievērs uzmanību gurnu līnijai, kā kreisais laižās uz leju. Un tad nesteidzīgi ieelpā atgriezies stārķa pozā, vēršot skatienu uz priekšu, kreisais celis pie tevis, tas ir saliekts un kreisā pēda paliek nostiepta vai atliekta. Sajūti balansu šeit. Un, kad esi gatavs, ieelpā abas divas rokas tiecās pret debesīm un izelpā plaukstus kopā un pie sirds. Ja šis ir pietiekami, paliec šeit, vai arī izmēģini iekārtot labo plaukstu uz kreisā ceļa. Un ar kreiso roku tiekties sākumā uz sāniem, sajūtot balstu, un tad iespējams ar kreiso roku tiekties virzienā uz aizmuguri, savukārt skatienu un krūtis paver virzienā pa kreisi. Vēl joprojām, lai arī kur tu būtu, sajūti ķermenī garumu. Papēdzis spiežās iekšā zemē un galva tiecās uz augšu. Vēders ir aktīvs. Nesteidzīgi atvērpies atpakaļ ar skatu uz priekšu.
Mēs ieelpā tiecamies ar abām divām rokām pret debesīm. Izelpa plaukstus kopā un pie sirds. Ielpa un izelpā nesteidzīgi atgriezies ar kreiso pēdu paklājā aizmugurē, karotājs 1. Ielpa rokas tiecās uz augšu un izelpā tās atgriežās uz paklāju. Ielpa gurnu uz augšu un izelpā suns ar skatu uz leju. Ielpojam kopā. Izelpa. Ieklausies, ielpa. Kreisā kāja taisni tiecās virzienā uz aizmuguru un uz augšu. Izelpa saliec kreiso celi, tuvini to zodam un iekārto kreiso pēdu aiz plaukstām. Labais papēdis uz zemes, stabilā karotājs 1 pozīcijā, ielpa, cel abas divas rokas uz augšu un izelpā karotājs 1. Ievēro, kā kreisais gurns tiecās uz priekšu. Ielpa šeit, izelpa, ielpa, tu tiecies garumā un izelpā abas divas rokas ir uz sāniem. Ielpa iztais no kreiso celi un izelpā piesoļo ar labo pēdu pussoli tuvāk kreisajai. Ievēro, kā gurni ir vēl joprojām paralēli paklāji priekšai. Ielpa, tu esi stelts un izelpā krūtis vēršās uz priekšu un uz leju piramīdas pozīcijā. Ielpa, celies uz augšu un izelpā tu atkārto kustību. Vēlreiz ielpā, sajūti steltumu un izelpā tu atgriezies piramīdas pozā. Esot šeit, kad abas divas pēdas ir uz zemes, izmanto situāciju un pievērš uzmanību kreisajai. Kā tā tiecās iekšā zemē, kā tā maina balansu un tu paliec stabili. Pāriesim karotājā 3. Saliec mazliet kreiso celi, pārliec svaru uz priekšu tā, ka vienkārši un viegli var atcelt labo kāju no zemes, iekārtojoties savā karotāja 3 pozīcijā. Sajūti ķermenī garumu, pievērs uzmanību gurniem, iespējams labo var palaist vēl nedaudz zemāk. Un tad nesteidzīgi ielpā pārēj stārķa pozīcijā. Skatiens ir vērsts uz priekšu un pārējot kustībā, tu vari mazliet saliekt kreiso celi, lai atkal ļautu vēl vairāk vietu amortizācijai, veicot šo kustību. Sajūti balstu. Sajūti, kā ar labo celi var tiekties vēl mazliet augstāk. Un, kad esi gatavs, ielpā abas divas rokas tiecās pret debesīm un izelpā plaukstus kopā un pie sirds. Ja šis ir pietiekami, paliec šeit, vai arī izmēģini iekārtot kreiso plaukstu uz labā ceļa un iespējams labā plauksta paliek tev priekšā, vai arī tu to atver uz sāniem un tad nesteidzīgi tiecies ar labo plaukstu virzienā uz aizmuguri, savukārt ar skatienu un krūtīm tu atveries virzienā pa labi. Turpini vērsties vienā nekustīgā punktā. Un tad nesteidzīgi ar skatienu atgriezies atpakaļ centrā. Mēs visi ielpā tiecamies ar rokām pret debesīm. Izelpa plaukstus kopā un pie sirds. Ielpo šeit un izelpā soļo ar labo pēdu uz paklājā aizmuguri. Ielpa, rokas tiecās uz augšu un izelpā plaukstus uz zemes. Ielpa, cel gurnus uz augšu un izelpā suns ar skatu uz leju. Ja nepieciešama neliela atpūta, iekārtojies bērnu pozīcijā. Savukārt, ja rokās un kājās ir spēks, paliec sunī ar skatu uz leju, atgriežoties pie staigāšanas kustības. Sajūti, kā kustībā var iesaistīt arī gurnus. Sajūti, kā kustībā var iesaistīt arī sānus. Ievēro, ka arī krūšu līnija var vērsties no sāna uz sānu. Ielpa šeit un izelpā atgriezies neitrālā pozīcijā. Ja bija bērna pozā, pievienojies mums sunī ar skatu uz leju. Mēs kopā ieelpojam caur nāsīm.
Izelpa. Vēl viena ieelpa. Izelpo. Ieklausies ieelpa. Pārliec svaru uz priekšu. Ķermenis ir taisns. Izelpa. Ceļ ir uz zemes. Ielpa. Svars uz priekšu. Un izelpojot krūtis uz zemes. Ielpa. Mazā kobra. Skatiens vērsts uz priekšu. Un izelpā piere ir uz zemes. Esot šeit, atbrīvo pieri uz zemes, iekārto plaukstas zem pieres un izšūpo gurnus no sāna uz sānu. Saliec labo kāju celī un tuvini labo pēdu sev. Ar labo plaukstu tiecies pie labās pēdas, saķer to un tuvini labo papēdi tuvāk sēžai. Saglabā smagumu un brīvību plecu zonā. Ielpo un izelpā atbrīvo labo kāju. Atgriezies atpakaļ vienā taisnā līnijā ķermenī. Tad saliec kreiso kāju celī un ar kreiso plaukstu saķer kreiso pēdu, kreiso potīti vai kreisās pēdas pirkstus. Ieelpo šeit. Un izelpā nesteidzīgi atbrīvo arī kreiso kāju. Atspiedies ar abām divām plaukstām no zemes, un mēs tiekamies balstā uz plaukstām un uz ceļiem. Ielpa, labā kāja ir taisna, paralēli zemei, un izelpās saliec labo celi, tuvini to zodam un iekārto labo kāju sev priekšā uz paklāja. Ar sēžu tiecies virzienā uz aizmuguri tāpat kā ar kreiso pēdu. Labais celis ir saliekts un tas vēršās virzienā uz priekšu. Labā pēda ir nostiepta. Un tu esi baloža pozā. Ielpa, sajūti staltumu šeit. Un izelpā nesteidzīgi ar krūtīm vērsies virzienā uz priekšu un uz leju. Iespējams, tu paliec šeit ar skatu uz priekšu. Iespējams, tu laidies mazliet zemāk, taču saglabās sajūtu, ka primāri tu tiecies uz priekšu un tikai sekundāri laidies uz leju, iespējams, iekārtojoties uz elkoņiem vai atbrīvojot pieri uz plaukstām. Un lai arī kur tu būtu, kā jau parasti tavs mērķis ir saglabāt stabilu elpu. Ievēro, ka labās pēdas pirksti paliek nostiepti, un līdzīgi arī ir ar kreiso kāju, jo kreisās pēdas pirksti un galvas augša ir tie divi punkti, kuros tu pievērš uzmanību garumam un plašumam ķermenī. Kā tu zini, teju katrā pozīcijā mēs rodam tās vietas, kur atrast garumu un plašumu, un tad šajā pozīcijā tie ir galva un kreisās pēdas pirksti. Paliec šeit vēl vienu pilnu elpu. Un tad pavisam nesteidzīgi ar abām divām plaukstām soļo atpakaļ pie sevis. Atliec kreisās pēdas pirkstus, lai ļautu sev vēl stabilāk atcelt labo kāju atpakaļ balstā uz plaukstām un uz ceļiem. Var izšūpināt gurnus, izšūpināt kājas. Iespējams atgriezties ar gurniem uz zemes un izšūpot gurnus šeit. Un, kad esi gatavs, atgriezies atpakaļ balstā uz plaukstām un uz ceļiem. Iekārtojies šeit stabili, ielpa, kreisā kāja taisna, paralēli zemei,
Un izelpās saliec kreiso celi, tuvini to zodam un iekārto kreiso kāju aiz plaukstām uz paklāja. Šoreiz tiecies ar gurniem un labo kāju virzienā uz aizmuguri. Ja esi mājās un gurni ir pacelti virs zemes, tad var izmantot spilvenu, segu vai jebkādu citu atbalstu, lai iekārtotu tos starp gurniem un zemi. Rastu tam balstu un pamatu. Vienmēr, kad ķermenis sajūt to, ka ir balsts zem kājām, sēžas vai rokām, mēs varam daudz labāk atbrīvoties šajā pozīcijā. Kreisās pēdas pirksti ir nostiepti, un kad esi gatavs, sajūti garumu ķermenī, un tikai tad ar krūtīm vērsies uz priekšu un uz leju, iekārtojoties savā baloža pozā. Iespējams ar skatienu uz priekšu, iespējams uz alkoņiem, vai arī atbrīvojot pieri uz zemes. Atceries, ka vienmēr arī ir starpstadijas starp plaukstām uz zemes un, piemēram, elkoņiem uz zemes. Ja esi mājās, tad tu vienmēr arī vari izmantot spilvenus un iekārtot tos zem elkoņiem, lai paceltu sevi mazliet augstāk. Vai arī iespējams, ja piere tuvojās zemē, bet vēl nepieskarās, tad izmantot spilvenus zem tās. Mēs katrs esam citādāks un tāpēc arī pozas pielāgojumi. Katram mums ir savējie. Paliec šeit vēl vienu pilnu elpu. Un tad nesteidzīgi ar plaukstām atgriezies atpakaļ pie sevis un pārēj balstā uz plaukstām un uz ceļiem. Izšūpojot gurnus no sānu uz sānu, sajūtot izmaiņas ķermenī, iespējams ar gurniem nolaižoties uz zemes. Tu jau zini, kā tev ir vislabāk. Un tad atgriezies atpakaļ balstā uz plaukstām un uz ceļiem, iekārtojoties kucēna pozā. Ceļi saglabā pozīciju zem gurniem visu laiku un ieelpā tu soļo ar plaukstām tālu uz priekšu, izelpa, krūtis laid tuvāk zemē. Iespējams zemē pieskarās piere, iespējams krūtis vai zods. Un, lai arī kur tu būtu, atkal tiecies ar plaukstām uz priekšu, savukārt ar sēžu virzienā uz aizmuguri un uz augšu. Iespējams, tev ir ērti ar abām divām plaukstām saķert paklāja ārmalas un tad iekārtoties kucēna pozīcijā. Un tad, ja tiecies ar krūtīm pie zemes un piere teju pieskarās tai, taču vēl nē, arī šeit tu vari palikt stalti, domājot tieši par krūšu daļu, nepievēršot uzmanību pierei, bet tieši domājot, cik smaga ir tava krūšu līnija. Nesteidzīgi pārēj bērna pozā, tiecoties ar papēžiem un sēžu kopā. Atbrīvo pieri uz zemes. Rokas var nolikt gar sāniem, plaukstas skatās virzienā pret griestiem. Šī ir sēklas variācija bērna pozai. Izšūpo gurnus no sānu uz sānu. Un paliec stabili šeit. Atgriezies atpakaļ ar abām divām rokām vērstām uz paklāju priekšu un iekārtojies vērpē. Atcel pieri nedaudz no zemes, ar kreiso plaukstu tietēs zem labās paduses, iekārtojoties bērnu pozas variācijā ar vērpi. Sajūti smagumu ķermenī. Sajūti, kā sēža, tuvojās papēžiem vai pieskarās. Sajūti, kā galva ir atbalstīta, kā kreisā roka ir atbalstīta. Nesteidzīgi atgriezies ar kreiso roku atpakaļ centrā.
Un šoreiz ar labo tiecies zem kreisās paduses, ievērpjoties virzienā ar skatienu pa kreisi. Paliec šeit vēl vienu pilnu elpu. Nesteidzīgi atgriezies ar labo roku atpakaļ centrā, vēlreiz sajūtot ķermenī garumu bērnu pozā. Sajūtot, cik sazemēts, cik stabils ir šis ķermeņa novietojums salīdzinot ar karotāju 3, kur tikai viena pēda pieskarās zemē, kur tavam vēderam ir jābūt maksimāli aktīvam, kājām maksimāli aktīvām, rokām, skatiens ir vērsts vienā punktā, bet šeit bērnu pozā tu vari būt smags, atbrīvojies un atbalstīts teju it visās ķermeņa daļās. Nesteidzīgi ar abām divām plaukstām soļo pie kājām, atgriežoties atpakaļ sēdus pozīcijā. Iekārtojies ērtā sēdus pozīcijā, paliekot sēdus uz papēžiem vai iespējams kājas priekšā sakrustojot. Sajūti, ka mugura ir gara un stelta un pleci ir nolaisti uz leju. Ieelpa, abas divas rokas tiecās pret debesīm. Un izelpā plaukstus kopā un pie sirds. Pasaki sev paldies par sev veltīto laiku. Es saku arī paldies tev par to, ka pievienojies šai video nodarbībai. Un ceru, ka tiekamies jogā jau pavisam drīz. Lai jauka diena! Paldies tev liels! Atā!